Mums studijā pievienojies ģenerālprokurors Eriks Kalnmējers. Labrīt! Labrīt! Kalnmējera kungs, šā brīža lielākā aktualitāte, protams, ir Zolotodzes traģēdijas krimināllieta. Tā ir nodota izskatīšanai tiesā, un to skatīs 3 tiesneši - Ernstons, Zemitāne un Freimane. Profesionāls tiesnešu sastāvs? Es domāju, ka jā, man nav pamat neuzticēties. Arī rezervas tiesnesis vēl ir 4. nozīmēts. Tā kā es domāju, ka šāds lēmums nodrošinās lietas raitu izskatīšanu, bet man jau vakar žurnālisti jautāja prognozes par izskatīšanas termiņu, uzreiz atbild, ka neuzņemos atbildību. Prognozēt katrā ziņā gads vairāk pilnīgi noteikti tas ir. Tur nevar izteikt nekādu prognozi. Gads vairāk tas ir pirmā instance. Pirmā instance, protams. Pilnīgi iztiesāšana, jūsuprāt, cik tas varētu paņemt, zinot Latvijas tiesas sistēmas? Tie ir gadi, jo lieta ir apjomīga. Tātad 263 cietušās personas, 9 apsūdzētas, 5 juridiskās personas. Un pamatā tomēr būs jāvērtē tehniski jautājumi. Tās būs ekspertu cīņas, tieši būvniecības ekspertu cīņas, kur centīsies viens otru atzinums apgāst. Vai šajos 32 000 krimināllietas lapaspušu, kas ir nodota tiesai, tie pierādījumi, jūs arī sakat, lūk, būs ekspertu cīņas, vai tie pierādījumi būs pietiekami spēcīgi, lai vainīgie saņem pelnītu sodu? Vai jūs esat par to pilnīgi pārliecināts? Pilnīgi pārliecināts neviens nevar būt ne par ko. Tiesa ir tiesa un ir iespējami visādi pārsteigumi, un arī aizstāvība gatavo savus dokumentus, ir pieaicinājuši savus ekspertus, kur ekspertu atzinumi tiks tāpatās vērtēti, jo krimināla procesā nevienam pierādījumam nav iepriekš noteikti spēka. Un ar to arī jārēķinās ir, bet es domāju, ka jā, jo ir ieguldīts milzīgs darbs. Un ir savākti pierādījumi, tomēr, kas apliecina, ka ir pieļauts būtisks atkāps no būvnormatīviem, gan projektēšanas jomā, kad ir nepareizi aprēķināts slodzes, kad atsevišķi mezgla jumta konstrukcijā tika pārslogot pat par 630%. Tātad nest spēja bija samazināt vairāk kā 6 reizes zem normas. Tātad atsevišķi mezgla tika pārslogot, kā jūs sakat, pat par 630%. Jā, tātad tur bija nevis jautājums sabruks vai nesabruks, bet tur bija tikai viens jautājums, kad tas notiks. Tā kā tā kļūda jau bija pašā sākumā ieprogrammēta projektā. Vai prokurori arī ir apzinājuši tos aspektus krimināllietā, kuri tiesā var tikt vairāk vai mazāk apšaubīti? Vai jau iepriekš šobrīd tas ir apzināts, ka varbūt šeit nāksies papildus atbildēt uz kādiem jautājumiem? Tik detalizēti es laikam neatbildēšu, bet, protams, prokurori, tie, kas veic kriminālu vajāšanu, šie 3 Rīgas tiesas apgabals prokurori, viņi detalizēti pārzina lietu un viņi arī uzturēs valsts apsūdzību. Es tik smalkās detaļās neesmu iedziļinājies, bet, galvenā ekspertīze, ja tā to varētu nosaukt, būvniecības ekspertīze, ko veic ekspertu grupa, viņi viens sastāda vienu sējumu ar pielikumiem vēl, un tā kā tur ir apjoms, ir milzīgs, tur ir pamatojums. Es viņu esmu lasījis, bet tur bez speciālistu paskaidrojumiem daudzas vietas nav saprotams cilvēkiem, kuri nav speciālisti šajā jomā. Bet tā globālos vilcienos, jā, tas ir skaidrs, ka viena kļūda izraisīja nākošo cēloni, tas atkal summējās viss līdz sasniedz šo kritisko masu 21. novembrī 13. gadā, kad notika šis nogrūmums. Tur, tad, kad tas būs publiski pieejams, cilvēks sapratīs šo cēloņu virkni, viņa nav pārlieku sarežģīta, viņa ir vienkārši izskaidrojama. Zinātniski, jā, kā pēc būvniecības tas skan tā sarežģīti, bet cilvēciski skaidrojot. Tad viens kļūdas mēģinājums novērst vienu kļūdu, palielināja slodzi uz jumta, un tā slodze pieaug, nespēja bija par mazu, kamēr sasniedz kritisko masu. Šī, protams, ir skaļākā lieta, bet ir bijušas arī daudz citas skaļas lietas, bet kas, diemžēl, ir izgāzušās. Oligarhu lieta ir viena no tādām. Jāatzīmē tā, ka šāds apzīmējums patreiz plaši tiek lietots, izgāšanās. Ne jau visas lietas tiek novestas līdz tiesai, tātad arī tas, ka tiek konstatēts, ka nav noziedzīga nodarījuma sastāv, arī tas ir rezultāts. Jā, protams, viss tā ažiotāža, kura bija 2011. gadā, kad šī lieta
tika operatīvā izstrāde, tika realizēta krimināllietas ietvaros, viņi guva plašu rezonansi, tur bija tādas sabiedrības manifestācijas, mēs visi to ļoti labi atcerāmies. Un faktiski šī daļa, kura ir izbeigta, tā saucamā tirgošanās ar ietekmi, tur jau bija no paša sākuma skaidrs, ka lietā ir tik daudz pierādījumu, cik ir. Tās ir tās nelaimīgās vai laimīgās telefona sarunas, kurš bija nofiksēts, un vairāk tur nekas nevarēja būt. Jo tas jau bija pagājis notikums, un neko jaunu turklāt nevarēja iegūt. Un to varēja arī ātrāk izvērtēt, bet šeit bija tā situācija, kad mums tika pārmests, ka prokuratūra atsakās pieņemt šo lietu vajāšanai, kas neatbilst patiesībai un nav nevienu brīdi tā bijis. Lieta tika nodota izvērtēšanai 4 prokuroriem neatkarīgi, vai viņi saskata kriminālu vajāšanas iespēju tieši Rīgas brīvos epizodē, kur bija par šo priekšstādātāju vēlēšanām. Un pie tam speciāli apzinoties to, ka pēc tam tiks virzītas pretenzijas, ka tieši prokuratūra ir tā vainīgā, tika izvēlēta prokurori, kur knabi ieskatā ir tie tādi uzticami, ar kuriem viņi strādā. Un neviens no šiem 4 prokuroriem nebija gatavs tieši ar šo epizodu iet uz tiesu. Viņiem tika piedāvāts dalīt laukā un sūtīt uz prokuratūru atsevišķi no pārējās daļas, kas vēl patreiz turpinās izmeklēšanas. Savukārt viņi to negribēja darīt. Tamdēļ tur tāda putra bija. Bet jāatzīmē, ka šī gadījumā rezultāta nav. Viņš arī nebūs. Pārējā daļā darbs turpinās, un tur secinājums izdarīt ir pāragri, jo slēpto īpašumu tiesību atklāšana un pierādīšana ir sarežģīts process. Tas ir saistīts ļoti bieži ar ārzonām, no kurām ir ārkārtīgi grūti saņemt atbildes. Kalnēra kungs, bet tas kārtējo reizi aktualizēja jautājumu par to, cik kvalitatīvi tiek veikta izmeklēšana, kā tiek savākti pierādījumi. Diemžēl neko labu nevar teikt. Man jau pārmet, ka es kā tādu vecu plati griežu šo melodiju, izmeklēšanas kvalitāte. Tas ir attiecināms uz jebkuru izmeklēšanas iestādi. Pirmām kārtām tā ir valsts policija, par kuras izmeklēšanas kvalitāti man ir nopietni iebildumi, lai kā policijas vadība tam nepiekrist un censtos apgalvot, ka mums viss ir kārtībā. Nē, nav kārtībā. Tieši tas pats attiecās arī uz KNAB un uz pārējām izmeklēšanas iestādēm, jo attiecībā uz KNAB šeit ir ļoti svarīgi risināt jautājumu par kapacitāti, jo tie 20 izmeklētāji, kas ir viņu rīcībā, tas nav pietiekoši. Tieši tāpatās KNAB jauda ir jāpalielina operatīvo izstrāžu jomā, jo ja operatīvie darbinieki vēl spēj sagatavot materiālus, tad izmeklētāji vienkārši fiziski nespēja to visu apstrādāt. Kas pie vainas ir valsts policijā, jūsuprāt? Valsts policijā tā ir izveidojusies situācija pēc krīzes, kad algas tika samazināts par 50%, aizgāja vairāk kā 3000 pieredzējuši cilvēki. Patreiz šo robu aizlāpīt ir ārkārtīgi grūti. Algas, viņas reforma nākošais gads sākās, bet viņa nebūs tik strauji kā plānot. Tātad tas ir jautājums, kā piesaistīt kadrus. Un es gribu teikt to, ka tā ir problēma arī prokuratūrā. Tādā ziņā, ka mums netrūkst gribētāji strādāt. Runa par kvalitāti. Vakar mums notika pirmās kārtas eksāmens uz 9 vakantām prokuroru vietām. Rajona līmeņa prokuratūrās konkurss ir 13 cilvēku uz vienu vietu, milzīgs konkurss, bet tā tad atnāca no 117 pretendentiem, vakar ieradās 102 kārtot, nokārtoja 24. Katastrofa. 24 no 102 nokārtoja. Tas vispārējās erudīcijas tests, kurā nebija praktiski neviena juridiska jautājuma. Tur bija tikai vispārējā zināšana, kas ir tieslietu ministrs, kad ir dibināta Latvijas Republikas prokuratūra. Tādu, kas uz dažu gramatikas jautājumu. Bet tā ir šokējoša situācija, Kalnēra. Diemžēl, jā. Ko tas liecina par mūsu izglītības sistēmu? Šis jautājums ir aktualizēts arī Saeimā, juridiskā komisijā. Patreiz tiek arī vērtēts jautājums par vienota juridiskā eksāmena izveidi un kritēriju pieņemšanu augstskolām, kuras gatavo jurists. Jo šis sagatavošanas līmenis ir tāds, kāds viņš ir, un mēs faktiski saņemam plašu profilu, kā kādreiz bija plašu profilu traktorists, ekskavatorists, tāds mēs saņemam arī juristus, bet viņi nav specializēti.
Kalnēja kungs, un vēl atgriežoties pie izmeklēšanas kvalitātes policijā, vai šeit kāda atbildība arī jāuzņemas konkrēti, piemēram, valsts policijas priekšniekam Intam Ķūzim, un vai tur arī ir saskatāms kādas problēmas izglītībā, piemēram, likvidētajā policijas akadēmijā? Policijas akadēmijas likvidēšana bija politisks lēmums, ko pieņēma tā laika valdība. Tātad, patreiz šis jautājums ir daudzkārt pārunāts arī gan Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, juridiskajā komisijā esam runājuši. Nereāli ir atjaunot tādu finanšu līdzekļu patreiz nav un nebūs, bet Rīgas Stradiņu universitātē ir specializētais policijas mācību kurs vai grupa, kura gatavo priekš valsts policijas, bet viņi nav patreiz vēl nedod to efektu. Un pie tā būtu jāstrādā, kad ir jāgatavos tieši otrā līmeņa izglītībā izmeklētāji, jo tas, ko patreiz sagatavo policijas koledži, es katru reizi, kad es satiekos ar kādu rajonu virsprokuroru, es uzdod jautājumu, kā jums izmeklēšana. Pavisam nesen es intervijā minēju, ka Dobelē ir no 14 izmeklētājiem bija, no 14 krimināla policijas darbiniekiem pēc štata bija 7, manuprāt. Tagad stāvoklis pasliktinājies ir 5 tikai. Tad kāds tur var būt rezultāts, ja šie cilvēki knapi spēja apstrādāt to ikdienas papīru gūzumu, kas viņām jāapstrādā? Kāda runa var būt par kādu neatklātu noziegumu izmeklēšanu? Tas uz vienu cilvēku to nekādīgi nedrīkst uzlikt. Tā ir visa sistēma, kas prasa ļoti nopietnu pieeju, un kamēr nebūs pieejami pietiekoši gan finanšu resursi, izglītība, to problēmu no gadu uz gadu mēs viņu runāsim, viņi neatrisināsies, jo mēs nepiesaistīsim kvalitatīvus juristus, izmeklētājus darbam valsts policijā, kamēr būs neadekvāta darba slodze un neadekvāta samaksa, jo patreiz notiek tas, kad atnāk jaunais speciālists, pabeidzis policijas koledžu, viņš atnāk entuziasts un pilns, grib strādāt, viņam pirmā darba dienā uz galda noliek 200-300 kriminālu procesu. Lūdzu, strādā jauno speciālistu. Viņam nokrīt viss, kas var nokrist. Jā? Viņš vairs nav strādātājs. Viņš saprot, ka viņš ar to nespēja tikt galā. Tiesas prasa no prokuroriem tātad rezultātu un kvalitāti, prasības pieaug, jā, tas ir loģiski, pamatoti, cilvēku tiesības tiek nostiprināts aizvien vairāk un vairāk. Mēs savukārt prasām no izmeklēšanas iestādēm, un tam nabaga izmeklētājiem tas viss nāk par viņu galvu.